spēks sekotājiem. Spontāni šodien izlēmu iznākt tiešraidē, uzrunāt jūs ne tikai rakstiskā formātā, bet arī uzrunāt nedaudz personiskāk. Tas tādēļ, kad sajūtu un arī astroloģiski redzu, kad šī nedēļa ir ļoti, ļoti svarīga. Un neskatoties uz to, kad daudzi no mums saskarās ar tādām lielām dzīves pārmaiņām, ir nonākuši lielu dzīves izvēļu priekšā, neskatoties uz to, kad ir atkal ārkārtas situācija, ar kuru mums ir jārēķinās, un tas dabiskā veidā daļai rosina pesimismu vai negatīvismu, jo nav skaidrs, kad tas viss līdz galam beigsies. Tomēr tas, uz ko es ļoti aicinātu vērst uzmanību, un tas, ko planētas šobrīd mēģina mums pastāstīt un parādīt, neskatoties uz visu iepriekš minēto, šī gada viena no lielajām tēmām - atteikties no kaut kā, jeb citiem vārdiem transformēties, mainīties, apzināti, labākas nākotnes vārdā vai kaut kādu iespēju vārdā, kas nākotnē mums varētu pavērties vai vismaz ieskicējot to virzienu, uz kurien mēs nākotnē gribam iet. Šī enerģija, ko astroloģiskos terminos var saukt Jupiters savienojums ar Plutonu, viņš gāja cauri visam gadam. Īsā versija, kā es viņu nosaucu, tātad ir transformācija, jeb atteikšanās kaut kādu jaunu iespēju gūšanas vārdā. Šī enerģija bija ļoti stipra aprīļa sākumā, šī enerģija bija ļoti stipra jūnija beigās, jūlija sākumā, un šī enerģija pēdējo reizi ir ļoti stipra šo nedēļu. Tas nozīmē, šī nedēļa ir tas noslēgums tām transformācijām, kurām cauri mums dzīve vadīja, un mums šajā nedēļā var rasties šīs testa situācijas, varbūt šīs pārbaudas situācijas, kad pagātne par sevi atgādina. Mums var būt šīs situācijas, kad mums ir jāsaprot, tad no kā mēs atsakamies vai uz kurieni mēs ejam. Un šī atteikšanās un iešana uz kaut kurieni, viņi iet roku rokā viena ar otru. Līdz ar to, neskatoties uz kopējo fonu, kas var radīt arī, teiksim, ne īpaši gaišas notis mūsu pašsajūtā, es tomēr aicinātu pārslēgties uz pozitīvismu, ticību, cerību un mīlestību neviens nav atcēlis, un šis ir laiks, kas paralēli globālajiem procesiem mūsu katra iekšējā dzīvē aicina pārslēgties uz to, lai mēs ieraudzītu jaunu perspektīvu, uz kurien mēs vēlamies virzīt savu dzīvi. Domājam par ilgtermiņu plāniem, mācamies vai ko mēs vēlamies uzsākt mācīties, kurā virzienā augt savā izpratnē, apzinātībā, kur mēs vēlamies paplašināties. Un viņi iet roku rokā ar šo plutonisko enerģiju, kas saka, jā, tur būs vajadzīga drosme, tur būs vajadzīgs iziet no komfortzonās, tur būs vajadzīgs spēja atteikties no bailēm, reāli atvadīties no viņām, lai mēs varētu iet tālāk. Jā, tas ir smags scenārijs un tas ir neviegls scenārijs, bet šī nedēļa, tad gadam cauri šī enerģija gāja un no visām pusēm jau mūs pavisam notīm pa visām stīgām par sevi atgādināja. Tādēļ šonedēļ neļaujamies pesimismam, kā reiz apzināti pārslēdzamies uz ticības noti, uz cerības noti, uz ilgtermiņa perspektīvas redzējumu, skatāmies un mēģinam sajust, ar kādām sajūtām mēs ilgtermiņā vēlamies piepildīt dzīvi, nepalaižam garām šo iespēju, kad mēs varam kvalitatīvi mainīt to vektoru, to taku vai reāli šoseju, pa kuru mēs virzamies pa savu dzīvi. Šis ir tāds reāli atslēgas nedēļa, kurā mēs tiešām varam pārslēgties. Tādēļ
Ticību, cerību, mīlestību, ilgtermiņa perspektīvas redzējums, domājam ilgtermiņa plānus, sapņojam, sajūtam, piepildamies ar šīm sajūtām un tālāk jau secīgi dzīvē šķetinās šo scenārijus soli pa solītim, lai parādītu tieši kādā veidā mēs līdz tiem varam nonākt. Un šī vīzijas sajūta jums jāsaprot, ka šajā brīdī tas nenozīmē, ka mums ir jāizplāno konkrētie soļi. Šajā brīdī mums ir vajadzīga šī vīzija, šī cerība, šī perspektīva, uz kurien mēs tiecamies, un tad, kad šī perspektīva mēs piepildīsimies ar viņas sajūtām, viņa pamazām atšķetinās un pa maziem solīšiem, pa maziem etapiņiem parādīs, kas tad ir tie soļi, ko mēs varam spērt jau tālāk, lai sevi tuvinātu šim izvēlētajam scenārijam. Tādēļ gaišas domas, domājam globāli, domājam tālajoši, piepildamies ar tām sajūtām, kuras mēs gribam vairot savā dzīvē, gaiņājam un kūpinam projām visas raizes un visus neomas un ieciklēšanos uz pagātnes scenārijiem, aizvien vairāk un vairāk koncentrējamies tieši uz nākotni. Šādi periodi, kādos mēs šobrīd esam, viņi ir par nākotni. Līdz ar to koncentrējamies uz to, uz kurieni mēs ejam, un šī transformācija ir ļoti, ļoti svarīga, tāpat kā šis intuitīvās enerģijas un šīs sajūta enerģijas, kas šobrīd fonā ir, viņas ir ļoti, ļoti lieli palīgi. Līdz ar to tā pirmā instancija, ar kuras aicinātu rēķināties, mēģinām savu dzīvi piepildīt ar tām lietām, kas mums palīdz vairot šo labsajūtu, kas mums palīdz justies jūtīgiem, atvērtiem pasaulē un pēc tam arī gana intuitīviem un spējīgiem uztvert, teiksim, šīs tālējošās vīzijas un nojaust, kā mēs tad gribētu veidot savu nākotni. Tādēļ nepalaižam garām šo periodu, nepalaižam garām šīs nedēļas dāvātās iespējas. Arī varētu teikt, jā, maģiska pārēja, kurai mēs ejam cauri, kurai mēs visu gadu garumā jau gatavojamies. Tādēļ, lai visgaišākie notikumi, visgaišākās cerības un domas nevis ilūzijās balstīts, bet savās sajūtās un to, uz kurien mēs vēlamies katrs personīgi virzīt savu dzīvi. Šobrīd mēs neanalizējam globālos procesus, tiksim ar sevi galā, spēsim ietekmēt arī lielākus procesus. Tā kā katrs sākam no sevis. Lai ticība, cerība, mīlestība valda jūsu sirdīs, jūsu mājās un lai jauks novembris. Uz tikšanos!